kurās jau var pusstundas, 3 stundas. Gan drīz trubas sāk svilpot. Kas tur notiek? Jā, tā truba svilpot, tāpēc, ka te ir ogles. Te ir 40, 45. Jā, es prātu, ka ir 50, 53. Tātad šeit ir 23 herci. 23 herci. Un apakšā šitam te 21 herci. Tātad šitas ir augsts, šitas ir 23, šitas ir 21 herci propellers. Tā. Cik tas ir, tad jārēķina. Tā, kurās kaut ko stundu, 2, 3, 3, 56. Šitas 23 herci, šitas 21 herci propellers. Tas ir 1200 apgriezieni minūtē laikā. Propellers ir tā, gandrīz ir vienādi. Tas 5. izkurināja, es 2 pakas brikašu. Jā, es uzzīmēju jaunu kamīnu versiju, augšā, kur ir 2 trubas, pēc tam ir vēl dubultā truba. Un tad kalpaka nav, šitā kalpaka nav, un tad iet šitas kalpaks un lejā trubas. Tad domāju, laikam tomēr vajag 2 kalpaks, lai ir kaut kas tas bufers. Akumulācijas, tā akmens akumulācijas tvertne, un tomēr tas ķieģels, jā, viņš tā kā tagad radiators silta, kamīns ir izkūrēt, bet radiators siltums vēl iet. Ja nebūtu šitie šamota kalpaki, tad baigi ātri viss atdzistu. Jā, laikam jādara tā. Vasarā jāizvaz kamīns, jāizņem šitas posms, principā līdz šeinē, kur trubas, un tas vienkārši jāpagarina trubas pa taisni lejā. Tad 2 trubas iet, viņas var savienoties vienā trubā, tad iet lejā, un tad šitas sākums iet, apakšā šitien te, šitien lejā iet pirmais, un tad šitien te 4 trubas, šitā te, un tad iet augšā, un tad, principā, šitā vecā čūska, kas ir sākot no šitā līmeņa, var palikt, vecais var palikt, vai taisīt jaunu, vecais var palikt, un šitien jau, reka jau plais ir, reka jau ir atdalījies, kā viņi te ir. Kā es gribētu, tomēr, jā, šitas ķēdās ar akumulē siltumu. Vispār enerģiju viņš baigi akumulē, es tās briketes intensīvi un tad dega. Es nezinu, ka tās brikešu ogles paliek, cik tur vēl enerģijas, tu nezinu, bet pusotrā stundā man vesela paka, kroči, izsiltas. Tas būtu tāds ideālais variants, bet tad vajag platāk taisīt, pat centimetru platāk, šitā te, jā, tais platāks. Bet tas, kad krāvums ir, tas jau īstenībā ir labi, jo es, kad iemet, un tad intensīvi, tur, nezinu, tur kā 3-5 kW, laikam tā jauda iet. Vienkārši sākumā tas ķieģelis, viņš kā bufers ir katru reizi, kas iemet malku šamota ķieģelis paņem enerģiju sevī, uzkarst, jā, un trubas radiatoru to enerģijas pīķi nemaz neredz. Viņš tur nosūc kāds pusi jaudu, taču nosūc. Jā, tad ir 100 grādi, es vēl šīberi ciet 100 grādi. Šeit 39, 42. Sūkņus mazāko, pa taisno iet, pa 2 grādu uzsildās uz mazāko. Kad kamīns, bišķi jaudu ņemās no jaudu ņemās, lai gan viņš jau pusstundu, laikam 20 minūtes nekurās. Kad kamīns strādā, tad, protams, temperatūras starpības mazāko ir 8 grādi, kad pilni jaudu iet, bet tā, kad viņš ir ogļu fāzē, tad iet 5 grādu starpība. 5-6, kad pilns pat var sasniegt 10 grādi, bet tad ir liesmā jāiet uz augšē. Tā kā 1/4 jaudu no akmeņiem nāk ārā, 1/4 apmēram, bet ja būtu šitien iekšā vēl trubas, tad
dzesēšanās notiktu vēl labāk. Šitā daļa labi turās, dubultā siena, dubultā vats šeit vispār nekāds. Šeit visi čotka, armējums arī vispār, armējums arī šitas turās. Vispār es baigi daudz darba ieguldījis, tomēr tā visu armēšanu. Sezona nogājusi godam, es pat domāju, nākošu gadu es laikam neko es te nemainīšu. Kāpēc man kaut kas man vēl turās, viss iet, tad malkas deficīts, es vēl sazāģēju, paliec, man vēl malka. Un tas ir vēl viena diena, es varu vienkārši pa tīro uz malku iet. 100 kWh taču būs pārbaudīt tos sensoru plūsmas. Varētu arī to paštec režīmu būt baigi forši, lai tad mazāk enerģija jāēst, man 200 W, 230 māja jāēt cirkulācijas sūkt. Krūtāk būtu, cik viņi vēl mazāk enerģijas jāēst, cirkulācijas sūkt, tad paštec plūsmu jau uzlabos uz sūkiem mazāk darba. Ja man ietu šitas zemāk, tad man būtu karstums, tad man būtu vēl pa vertikālu tas ieskriešanās. Ieskriešanās augstsums būtu vēl lielāks. Minimālais uzlabojums būtu vienkārši šeit pārgriezt, šitien trubu pārgriezt, un pagarināt uz leju, un šitien lejā iebāzt radiatoru. Tad veco trubas minimums tas ir atstāja veco, uztaisa jaunu apakšējo trubu, bet tad paļa bomba ir. Tad vienalga jājauc kamīns ārā, atkal jājauc viss, es nezinu, līdz kuram līmenim, līdz apakšē. Tā. 28. janvāris, šī kurināju, brikets, gan viss paka, un dēlīšu ar eļu, šeit atrabotečka, un ar eļu biezi dēļu, kraču, eļu viss tur aizdegās. Es kartoni vēl pēc sāņu kaut kā negribu degt. Es vietu kartoni, ka nedegt. Jāpapūš OSB plāksnes vēlāk, kad iekarsīs. Iemetīšu, sazāģēju, pažūšas ir. Viņš krits ielīdīs. Viņš prakst. Vajag visu piekrāmēt vairāk, kamēr brikets aizdegsies. Faktiski pilns līdz ausīm. Viss. Es eļļu, iesmērēju koks ar eļļu. Kā viņi tad deg. -10. Kurš pēc 2 dienās vēl -20. Dienos 58 domgāzi. Kurš taisnā eja vaļā. Un trubā 12 grādi. Māja atdzisusi 11,5 grādi, 2 dienas nav kurināts, bija -12. Tā, kurās 40 minūtes, kā brikets, viņš tā var pieskarties, kurās, kur ir brikets, deg tā kaut kā lēnām deg, nezinu kāda jāvada ir, bet ir aizdien, principā tas ir 50 kWh briketēs ir. Paka, plus vēl dēlīši kaut kādi. Un ārā manis temperatūra sasniegus 200 grādi. Tagad tikai 200, es domāju, tā viņi turēsies. Maksimālā jauda riktē laikam jau ir beigusies. 45 ārā, 28 iekšā un šis 55 grādi man sūdīgi strādā, bet es man iet iekšā 35 grādi. Labi, iekšā bišķi vairāk kaut kādi pie 40. Parasti, lai nekondensētos, vajag 60 grādi, kurš man iet uz 30, jo man tā truba ir tieši liesmāta un nekāda kondensēta nav. Norāju tagad sagriezt līdz 43, lai bišķi samazinātu dūmgās temperatūru. Labi, ar šito es principā regulēju. Pievēršu šito. Šitie motori vēl nav ieslēgušies. Jā. Te man tas mehāniskais relējs termo. Vēl nav ieslēdzies.
Un šis relējs ir 50 grādi, laikam relējs šis vai 40, viņš ātrāk motors slēdzās, ka tur ir 60, tad viņš stabili ieslēdzās. Pašticēja, ka aizies 60, tad viņš aizies. Paši tagad viss uz minimalkām iet. Nu, pirmā kušanās reize iet, saka, iet baigi stabili, šitā es turu. Šitā es neko nevaru vaļā, viņš pats vienkārši kurās. Viena paka un plus vēl dēlīši aizies. Nu, kurš 50 kWh degvielu es ielicis, cik māja dabūs no 50 kWh, nu, nezinu, 35 kWh, bet, 42 minūtēs jau, vēl kādas minūtes, pusstundu degs brikets. Tā kā tagad, nezinu, cik 20-25 kW iet iekšā. Pusi, man liekas, moški jau ir izdegusi. Nu, tā nevienmēr ir, protams, ne. Tagad būs -20. Tad tā kā 5 stundas kurināšu, lai iesildītu atpēju, kas tas ir baigi maz. Bet, tā kā man viņš nekondensē, principā es varu zema temperatūra, lai es tiekšā 202 iet ārā, kurš jauda tur maksimāli noņem. Pastīju siltumaini, kas baigi nebija kaut kas aizies simboliski, kaut ko pabirštē, bet tādēļ mēs neko reiz virstēs kārtīgi. Jau 3 kurināju pelnus izņēma ārā. Tad kurā? Tad kaut logu fāze iet tām briketēm. Lai pacelt jaudu, varētu iemest malku iekšā pa virsu. Es tā darīju, es meķis iekšā pa virsu vēl malku. Bet, labi, redzēs, cik man vēl pusstundu, un tad pastīsies. Bet enerģijas tur vēl daudz briketēs ir. Saka, tā paka ir 50, viņš kāds 2,5 stundas laikam tur degs. Palēmēt pacietība beidzās, un es sāku kaut ko mest pa virsas, ka tur tās brikašu ogas paliek. Bet, lai gan es tagad tāds sauksums, ka tur vajag kaut kā ekonomiskā. Viņš 220, es kurstenī nemetīšu vairāk ārā. Tad jāsāk taupīt malku. Ka malku bija daudzties līdz 280, līdz kurstenī 300, jauda bija liels radiatoriem. Bet tas vēl -20, pat 4, 25 naktī nākošu nedēļu. Un malku savairs nav daudz, jāsāk taupīt. Māja patērē tik maz enerģijas. Tā, karoči, vēl drekas kurstens. Mazais ķieģels platumā. Mazais šitā truba uztaisīta. Un augstums šitas savas mazais kurstens ķieģelīts. Un vidū sanāca trubai 130 diametri. 14 ceņi vidus sanāk. Šitās te trubai vidū 130 nerūsējušā tērauda. Parastā vienslāņa truba. Un pēc tam aiziet ķipas sandviču, jo tur kraši jumtā. Tās drošības normas, tur ir tās brusas, un tur karš ir neko lielāku, šo vispār nevar sāk ielikt. Bet viņš tādies 5 stundas kurina uz 200 grādiem, šitas bišķītiņi, cik 25, 30 grādi, akmens silts, iesilst. Labas 30 grādi, viņš iesilst, bet tās 5 stundas, bet man gājas 300 grādu trubā. Un es domāju, ka šitas ir vispār daudz drošāks nekā pat šitas tas sandvičs. Labas sandvičs tur, cik viņš tur iesilst. Principā es gribēju ķieģeļs kursteni piļīt tālāk. Tās drošības normas, man šis ir dubultais kurstenis iekšā, viņi ir žveikas truba, un šis vienkārši ir ārpus. Jā, šīberi, te visi te garām, te jāpūš, tādies aizkoksies, tad sačka sanāk. Es katreiz katvēlku vienkārši uzpūšu, tāpēc šis te viss ir melns, un te no lietas, ko līdz tad arī lietas, tas ir smakas nav nekā vienkārši savs karbons, tas ir karbons. Šito es pats liku, no cik te 2 metri no kamiena. Šitā truba laikam vēl 50 grādus no dūmgāzēm noņem. Tas, ja man ir 200 grādi, man ārā aiziet 150. Faktiski, labs, šitas siltums paliek mājā. Pēc tam, kas priekš sandvičs zuda, varētu būt moši pusus, nav pusus pusi. Es domāju, ka 10 grādu moši sandvičā zūd. Es vienreiz mēnīju dūmgāzes augšā bija 50 grādu mazāk nekā apakšā. Tas, ko man rāda 202 īstenībā, man uz ielas iet tikai 150. Tā kā šito, kas virs bērniem, tur tas siltums paliek uz ielas. Tā kā, te var teikt, moši 40 grādi, kursteņa zudumi paliek vēl iekšā mājā. Sanāk, ja man 200, man 160, sanāk reālais dūmgāzes, kas neatgriezniskie zudumi, ir 160. Tāpēc es baigi nestresoju, ka man 250 cipa. Protams, ja man 696, tad man kamīns iet, pieņemsim, uz 160. Reāli man uz ielas iziet 160 zudumi. Jārēķina no 160.
Faktiski man tas var tagad reiķināt, kad man ir energoefektivitāte 1000 grādi deg, man iziet 160, cik 85 sanāk. 90, tam būtu 100 grādi, kurš tam būtu 90, bet cip 85. Es tā varētu teoreiz teikt, jo dūma man ir faktiski nav redzama balvas, skābeklis pietiek, kvēpa nav, dega pilnu jaudu, cik vien tā jauda te ir. Es varu teikt, ka 85, bet tā kā es tā konservatīvi, ja man iet trubā 300, tas ir 250, nešķiet kaut kur 70. Plus, ja lielāk jau, tad arī varētu nesadegt kaut kas. Kā es jau teicu, siltumainas rasējumā bija man uz kaut kādiem 14 kW, šitā truba 14 kW. Šitā siena, kad uzkars 3-4 stundām, kur viņi jāsāk dot kāds kilovatrs 2-3. Stiklas dot kāds 2-3, beigās 20, un sanāk vidējais. Pīķi jaudas, domāju, kaut kāds 25, может pat 30. Nu jā, kaut kas jāsāk mest, jo viņas kūpēs tur stundu. Bet sevi iekšā, pirksti tagad. Akmens ir, paņēmis, akmens, akumulējis šamota šitas kodols savus, vismaz vairāk kā pusi. Man radiatoram nekas, protams, ka deg ātri, nekā problēma. Silto grīdu man nav siltās grīdas, bet ir siltā siena. Te vēl jāatmet kaut kāds tur dekoratīvi atmetam jāuzliek ir. Tā, tagad stunda 10 pagājis un no tām briketēm, kas man palicis, es jau iemetu visu malku un viss viņas jau sasēdušās. Es jau viņu parušināju, ķipa loplas ir palikušas. Vajag iemet vēl pāris dēļas iekšā. Bet saka, cik tur enerģija palikusi tās briketēs? 10 kWh. Kamēr ir iekarsus, kāda deg tagad. Tagad tieši koks gāzējās. Tā pāris dēlīšiem, bet ko es gribu ātrāk iekarst, jāsāk čakarēties. Jā, mājai zudumi 20 vatus kvadrātmetrs sanāk kaut kā tā. Mēģināju nesen. Man 50 kW 24 stundās, kaut kur 95 kvadrātmetri, 100 kvadrātmetri tam dalam. Beigās sanās 2 kW, 2 kW stundas zudumi stundā un palīdz 100, 20 vatus kvadrātmetri. Tas laikam ļoti maz. Principā, lai es taisītu nākušo kamīnu versiju, man laikam šis kamīns vēl kādu 1-2 gadus ir jānodarbina. Problēma tāda, kad šitas ir cements, smilts cements kaļķis, jāvā no ārpuses. Un veco kamīnu ļauts ārā, pats sākums augšu nevarēja izjaukt. Tur plīst ķieģeļi, tāpēc tāpat augšu, tas jums te, ka tiek pārklāts 1-2 ķieģeļi krustenis, tur baigi piezā kārtīgi. Un pēc tam aizgāja viegli, šitas viss bija pārkarsis, Tad tas cementē bija plaisas, šitie vienkārši arī sitās no ķieģeļiem. Kurš var otrais izmantot ķieģeļus, vajag tad vēl gadu izkarsēt, lai gan šitas īstenībā tagad viņš nevēla. Pagājušam kamīnam te bija 150 grādu sienas, riktīgi kars, un tas visās mikroplaisas, pēc tam varēja no ķieģeļiem atsist to cementu jau nost, un varēja otrais izmantot, bet tagad, ja šito es izjaukšu, tad es faktiski ķieģeļus padirsīšu. Tāpēc laikam, lai nepadirstu ķieģeļus, 2 vai, 3 gadi. Kad viņš sāks jukt ārā, tad viņš ir jājauc ārā. Tad labākais moments, kad pēc tam nokasīt nost būs vismazāk darba. Jo, ja šito es tagad, nekmīsim plaisas, faktiski šis ķieģelis ir atdalījies no šitā. Es jau speciāli mazgāju tos ķieģeļus, pirms es liku jau no veciem tiem kvēpiem. Lai būtu labs kontakts, kontakts tie ļoti labs, tāpēc, nekad ir kaut kāda mikroplaisiņa, kaut kas šitien. Šitien beidzās vienslāņas, sākot 2slāņies, un tā interfejs arī plīst. Bet te man vēl armējums ir metāli, tā ka vispār būs grūti kaut ko izjaukt ārā. Saka, tā jauda baigi lielā, kas man te palicis, es iemetu 2 dēļas, no briketēm. Un briketēm, kas ir palicis pār. Kritās briketes sarkanās, man 3 dēlīši, vēl naglas iekšā, tad palešu dēļ, bet briketes vēl ir, tā kā, es nezinu, cik kilovatu beigās, un briketes vēl paši deg. Tagad paši deg, paši tā. Tagad man jāsāk bremzēt, jo viņš ir uzkrājis, bufers man pilns,
Tagad es tā kā pagaidīšu, kamēr noiet dumgāzes, man tur, kamēr tas siltums no akmeņas aiziet trubās. Vilkme ir, bet, vispār tur tā kā uglīgs te, šis tā kā iekarsis ir. Tas būtu pāris trubas iekšā, jābūt zemāk tā temperatūra man tagad. Bet, kad bija jauns stikls, bija baigi kruta skatīties. Tagad es neko neredzu. Tagad vajag atdzesēšanas fāzi, tagad vajag atdzest. Vēl 2 sotaki iet ārā. Pilnie ķieģēji, viņa otro reizi man iet. Labs ķieģos, viņas esmu atklapējis to cementu. Jā. Un tagad šitādi es vairs nevaru izjaukt. Tagad vajadzēs 2-3 gadi, lai viņš kļūst vājāk. Šitas jau kļūst vājāk. Cements, bet viņš labi turās, ja man būtu kaut kāds smilts, es negribu, lai man tā pirksti eju, man te viss brūk ārā, šito var nomazgāt, ja kas var arī, ja grib var mazgāt. Var arī flīzes uzlikt šitā virsū, nezinu, man vienkārši stress, ka man tā truba neturēs apakšē, tāpēc tagad nelaižu 250, lai man šitien ūdens nevārās. Es gaidu, ka atdzesīs, cik man jau 3,5, kurš tagad dzesējās. Man ChatGPT pēc 2 kvadrātmetru trubas radiators, ka 14-15 km tur ir ekvil 190, kamēr tarkšķi. Līkas uz ātro roku, kur mans tas līmeņrāži, kur ir līmeņrāži. Es nebēc šitas te taisnēs, un cik man taisas ikamiņas. Tā, šit tik taisnes, man ir, jā, rekā. Tāpēc, kad es jau zināju, ja vajag taisnumu, tad tas nav pie manis, jā. Iesim. Šitā, jā, taisnums ir. Šitāds te. Priekš vispār sanāca. Tāpēc, ka grūti izlikt šitos ķieģeli sāniski, vispār, tas tomēr sarežģīta konstrukcija. Kroči, šitā plānu dubulto sienu vispār ir. Bet man galvenais, lai viņi turās, lai viņi strādā, ja vajag izlīdzināt, ja gadījumā izdomās neko nemainīt, ja vienkārši var atmetumu cementa jau uzlikt un flīzes piepīvīt. Tā kā ķieģeļa krāsnīs, ja kurinās 2-3 stundas, tad liesmies trubā iekšā, ja nebūs radiatoru. Te nebūtu radiators, ja, tad tagad jau moško neiet, bet vēl pēc stundas tur iet liesmi iekšā. Jo vidus paliek sarkans, un tā liesmets šausies līdz pašai augšai. Tā, 51, 2 stundu 50. Kurās man samēr ekvēl briketes, viņas nav naudas kā ekvēl paciņi galā. Rokas deg. Tas sākās, man rokas sāk deg. Te jau tik karsts iekšā, ja, karstījums jā. Tikai tagad tās briketes būs, paka būs man izdegos, tas ir 50 kWh, nekā man tagad iet uz 8%. Ja tūstos deg, dumgās, man ir 160, fināli, tur 200, bet pēc fakti ir kaut kur 40 grādi vēl jāņem nost. Ja tas paliek mājā, ja paliek skurstenī, labi ar 170 reitinā, kurš 8% ir. Tā kā visus pilni jau deg, es domāju, ka tur kvēpi nekoksējās, sadegusies degviela man trubā neies, man 8% ir. Pirmās, bez tam efekts krītās. Bet, cik 8% būs, cik tur 40. Vēl jākurina 3 stundas. Tas domāju, ka tas beigās, cik man 52 stundās, tam man būs 120 kWh ielakšīšā. Tas man pietiks, 2 dienas nebraukšu nekurināšu. Vai tagad man atdziest, tur jauda maziet, nekur krītās. Viss enerģija buferī, kas šeit uzkrājas, iet uz trubām, un tagad, principā, no buferi iet ārā enerģija, arī zudam arī tas akmenis, ka viņš tagad dziest, ja, tas nezinu, cik man tagad 167 grādi iet trubā, labi, finālā 130 iziet kaut kur vēl 40 grādi, jāņem nost, jo uz kurstenis paņem kaut ko un dzesējās. Un šitā visa diena paiet. Tas vienkārši mīnus tāds, kad visu laiku kaut kas jādara. Tā viss strādā labi, ekonomiskums liels. Uz drošības pārbaudu krāsas ir izturējis testu. Trubas ir izturējuši iekšā. Rīstais, naktī bija -22. Man pulkstenis rādīja -22. Minimaks. Minimās, -22. Naktī bija, tas ir ārā siltumnīcā, liku stāvu lejā.
Minimālais mīnus 18. Labi, saules paneļa bišķīt ir atkusuši. Mums laikam, nu jā, šitas kamijas jau laba lieta, bet, laikam nākamā gada kaut kāds siltumslogs jāuzliek. Ceturtais februāris. Uz savas pēdējos žagarus. Esmu kroči izkurinājis, kur tie pūši dēļ. Ori kā čurkst. Jāgaida vēl, kad viņi iegāja iekšā. Es pat sanesu. Jāizkurina visi šodien. Karoči kurinu zarus. Iet uz pilnu jaudu. Bļa, kā ir. Te gaisa sasūts iekšā un aizgāja. 296, bišķi daudz. 300. Kāds šis jau tik daudz nav bijis. Zari, bliņi. Vajag lielāk ūdens jauda. Sasparāks truba. Zara čupi iemet 305. Jēs. Labi, ilgi neies. Tik plaisas neveidojas. 290 jau. Vai karsts jau šeit ir. Uz 58 un 52 viņš nokritās. Uz vidējais. Es jau sarkans akmens jau spīd. Nu, tā ir. Un šitā lūka liesmi ir tur. Šeit kvēp, tur gaisa sūta deg. Fināls šeit. Mums jau dzies jau. Smuki deg. Sarkans viss kroči iekšā. Pamierīgi deg. Un šeit gāzējās. 200 jau nokritās. Vai bija 305. Kurš rekords, un tas ir šitiem maziem zariem. Pārpalikumi zari. Burtiski. Līdz beigsies. Laikam vērts iet. Tā vērts iet, tāds iet. Tas bija emergency režīm, var teikt tā. Šits nav. Nevar arī krist sarkana akmeņi. Akmens bija bišķi violēts uzkars. Nekā nav vairs. Pats spīd iekšā. Tas mums ir trakajās. Pusi ciet šībers. Pusei ciet. Tad es tik ātri izakni, tad te vairs nekā nav. Kākārši nobus. Jā. Tas ir. Un tagad pie 300 špakst. Jā, reku šitas, man liekas, ka vairās vaļā lēnām. Kāds vajag. Un šitā, tā, un šitiem mūški jauns kaut kas pārēk parādījies jauns. Un reku, kas ir jauna plaisiņa. Karači būšu novedis savu kamīnu līdz kārtējam. Jā, reku, man liekas, ka te arī ir.